Pirmais pasaules čempionāts A grupā 97. gadā ir pirmām kārtām īpašs ar to, ka tas bija pirmais šādā līmenī. Tas ir kā pirmā mīlestība, pirmās emocijas, cerības, vilšanās, bēdas, prieki, strīdi, apusēja harmonija, uzvaras un zaudējumi. Šī vēsturiskā turnīra mūsu izlases rezultatīvākais vīrs bija komandas kapteinis Oļegs Znaroks, kuru hokeja aprindās mēdza dēvēt par hokeja bandītu. Jāatzīmē, ka par Značoka kandidatūru kapteiņa amatam nobalsoja 8 valsts vienības spēlētāji, bet par viņa asistentiem šajā Somijas modelī kļuva Harijs Vitoļņš un Normunds Sējējs. Apzinoties atbildību un turnīra augsto līmeni, Oļegs Znaroks aptuveni pusotru nedēļu pirms pasaules čempionāta sākuma pārtrauca smēķēt. Tas nebija mazsvarīgi, jo šis kaitīgais ieradums viņu pavadīja jau kopš 9 gadu vecumā. Tātad tas jau par kaut ko liecināja. Uz komandu tiltiņa toreiz atradās Leonīds Beresņevs, kurš tajā laikā vēl bija uzskatāms par jaunu speciālistu. Sākotnēji gan valdīja cerības, ka pie izlases stūres stāsies autoritatīvais Vladimirs Jurzīnovs. Viņam bija gan nepieciešamā pieredze, gan status. Turklāt viņš lieliski pārzināja padomju Rīgas Dinamo hokeja virtuvi. Vēlāk Beresņevs neslēpa, ka debija A grupā bija milzīgs izaicinājums. Viņam nācās vadīt hokejistus, ar kuriem vēl nesen pats kopā svīda uz ledus Dinamo rindās. Augstākās divīzijas līmenis prasīja ne tikai dzelžainu fizisko un taktisko sagatavotību, bet arī spēja izturēt milzīgu psiholoģisko spiedienu. Pirms došanās uz Somiju Oļegs Znaroks aizvadīja fenomenālu sezonu Vācijas 2. līgā, pārstāvot Freiburgu. Viņš kļuva par neapstrīdamu līgas līderi, 57 spēlēs gūstot 82 vārtus un kopumā sakrājot 139 punktus. Šis rezultāts bija iespaidīgāks par to, ko rādīja 3 kanādiešu leģionāri, kuriem bija nopietna pieredze Ziemeļamerikas junioru koledžu un profesionālajās līgās. Tāpat šīs līgas labāko pieciniekā ierindojās vēl viens 97. gada čempionāta dalībnieks Igors Pavlovs. Bijušais dinamietis 48 mačos iespēja sakrāt 107 punktus. Kad vaicāts, kā Znaroks vispār savulaik nokļuvis Vācijā, viņš norāda, ka leģendārais Helmuts Balderis viņu tur piekomandēja. Vienkārši vajadzēja pelnīt naudu ģimenei. Toreiz Vācijas līgās dominēja kanādieši. Katra spēle pārvērtās par asinsspirti, kur darbojās nerakstīts likums. Viņu uzvarēja mūs, mēs viņus. Znaroks nekad nepieļāva, ka kāds viņu mēģinātu iebiedēt, un arī viņa komandas biedri uz ledus bija tikpat sīksti vīri. Viņa vīrišķīgais raksturs un asais, brīžiem pat pārlieku krāšņais lamu vārdu krājums bija efektīvs instruments, lai savaldītu jebkura pretinieka bezkaunību. Lai gan vēlāk jau kā treneris viņš atzina, ka no šāda stila ir izaudzis un tagad rūpīgāk izvērtē savu valodu. Tolaik tas bija viņa paraksts. Latvijas izlases debija A grupā sākās ar nopietnu pārbaudījumu pret ASV valsts vienību. Amerikāņu sastāvā toreiz spēlēja Donalds Brašīrs, spēka uzbrucējs, kurš vēlāk NHL aizvadīja vairāk nekā 1000 spēļu. Viņa uzdevums bija ieviest kārtību un drosmi savā komandā, līdzīgi kā to savulaik NHL darīja Raitis Ivanāns. Znaroks atceras, ka brīnumi sākās vēl viesnīcā. Pirmie, ko latvieši ieraudzīja, bija amerikāņi, gari divmetrīgi atlēti, kuru priekšgalā soļoja tā brīža Monreāls Canadiens spēlētājs Brašīrs. Milzīgs, neskuvies un ar demonstratīvu neapmierinātu sejas izteiksmi. Značoks, kuram autoritāšu uz ledus nebija, protams, nebaidījās ieskatīties amerikāņiem acīs, taču pamanīja, ka pāris latviešu spēlētāji ar padziļinātu interesi pavada amerikāni ar skatienu. Jau tajā pašā vakarā komanda sasauca sapulci, kurā vēstījums bija īss un skaidrs: šeit nav ko raustīties. Pēc pirmā aizvadītā mača spriedze noplaka. Kļuva skaidrs, ka ar visiem var spēlēt. Tieši tad, saprotot, ka lielais nezināmais ir pārvarēts, Oļegs Znaroks atkal aizdedzināja cigareti un atsāka smēķēt. Interesanti, ka tieši Donalds Brašīrs bija tās, kurš atklāja rezultātu šajā mačā, kurā Latvija piedzīvoja minimālu zaudējumu ar 4-5. ASV izlases sastāvā toreiz vēl bija tādi spēlētāji kā Tēds Donato, Kris Drūrijs un Sergejs Žoltoka draugs, kurš vēlāk NHL lokauta laikā uzspēlēja arī Latvijā, Dārbijs Hendriksons. Diemžēl šī spēle Latvijas hokeja vēsturē palikusi kā rūkts pagrieziena punkts vārdsargam Pēterim Skudram.
nospēlējis vien 25 minūtes 8 sekundes. Viņš pēdējo reizi karjerā vilka mugurā izlases kreklu, lai gan Skudra vēlāk veiksmīgi nostiprinājās NHL kā stabils otrais numurs un jau 97.–98. gada sezonā debitēja Pitsburgas Pingvīns rindās, spēlējot plecu pie pleca ar tādiem spēlētājiem kā Jaromirs Jāgars, Rons Francis, Stu Barnes un Mārtiņš Straka. Attiecības ar Latvijas valsts vienību palika neatrisinātas. Pēteris Skudra: ja nav mikroklimata, nav attiecību, es nevaru spēlēt, negribu un arī nespēlēšu. Komandai no tāda spēlētāja nebūtu nekādas jēgas. Viņš uzsvēra, ka viņa upurēšanās, spēlēšanu uz špricēm un raušanās uz izlasi par spīti traumām netika pienācīgi novērtēta. Viņa prāt šim stāstam vajadzēja būt par patriotismu, nevis negācijām. Savulaik intervijā Sporta avīzē bijušais latviešu vārdsargs atzina, ka ar Oļegu Znaroku viņam ir labas attiecības un tieši viņa vadībā čempionātā Maskavā 2007. gadā bija vienīgā reize, gan fiziski, gan arī psiholoģiski, kad viņš jutās patiešām gatavs palīdzēt un arī gribēja to darīt, bet muguras trauma esot bijusi tik nopietna, ka vasarā Amerikā tika veikta operācija. Oļegs Znaroks šo vēsturisko turnīru noslēdza kā 6. rezultatīvākais hokejists visā čempionātā, 8 spēlēs izceļoties ar 3 vārtiem un 7 rezultatīvām piespēlēm. Taču viņš nebija vienīgais dzinējspēks mūsu uzbrukumā. Harijs Vitoļņš, toreizējais kapteiņa asistents un tagadējais Latvijas izlases galvenais treneris, Somijā ieradās lieliskā sportiskajā formā 96. 97. gada sezonu Šveices 2. līgā. Viņš bija noslēdzis kā savas komandas līderis un 3. produktīvākais spēlētājs pēc punktiem visā līgā. Ar vidēji 2,13 punktiem mačā viņš aiz muguras atstāja virkni somu, kanādiešu un amerikāņu leģionāru, no kuriem pat dažiem CV ierakstos rotāja dažas spēles NHL. Latvijas izlases vidējais vecums tajā gadā bija 27,14 gadi. Tas bija brieduma gados esošs sastāvs un Vitoļņš bija viens no galvenajiem panākumu cementētājiem. Turnīru viņš noslēdz ar 9 punktiem, 4 vārti un 5 piespēles, ierindojoties rezultatīvāko spēlētāju saraksta 9. vietā. Viņa precīzie metieni lidoja Itālijas un Francijas vārtos, bet pret Norvēģiju viņš guva 2 vārtus, palīdzot izcīnīt pirmo uzvaru Latvijas hokeja vēsturē spēcīgāko sabiedrībā. Analizējot tā laika konkurenci, jāsaprot, ka vāju komandu A grupā vienkārši nebija. Spilgts piemērs bija Itālijas valsts vienība, lai gan Latvija pret viņiem piedzīvoja sāpīgu 4-5 zaudējumu, pamanoties izsēt 4-1 vadību mača gaitā. Pretinieku sastāvs bija pieklājīgs, gandrīz pusi Itāļu komandas veidoja naturalizēti Ziemeļamerikas hokeisti, 12 spēlētāji bija kanādieši vai amerikāņi, 2 no viņiem turnīra beigās pat iekļuva top 10 rezultatīvāko sarakstā. Viens no spilgtākajiem bija Gates Orlando, kurš vēl 80. gadu otrajā pusē vairākas sezonas bija aizvadījis Buffalo Sabres rindās. Dzīvē visam jābūt balansā. Pēc tam, kad svaru kausi nepatīkami nosvērās zaudējumā pret Itāliju, sekoja negaidīts un patīkams atsitiens. Spēlē pret zvaigžņoto Kanādas valsts vienību mūsu hokejistiem izdevās izcīnīt vēsturisku neizšķirtu 3-3, sagādājot Latvijai 1 punktu elites sabiedrībā. Pretī stājās īsti NHL grandi Šons Burks, Robs Bleiks, Owens Nolans, Marks Rekī, Ensons Kārters, Džeroms Iginla un Kris Prongers. Šī Kanādas modeļa kopējā pieredze Nacionālajā hokeja līgā tobrīd sasniedza iespaidīgas 8083 spēles, un tieši šī izlase vēlāk Somijā kļuva par pasaules čempioni. Šajā mačā uzslavas bija pelnījuši visi, kas kāpa uz ledus, tomēr īpaši jāizceļ turnīra mūsu 3. rezultatīvākais spēlētājs Aleksandrs Kerčs. Viņa meistarīgā spēle uz pauzes apmulsināja kanādiešu aizsardzību. Kerčs guva izlases 1. un 2. vārtus, savukārt Oļegs Znaroks šajā cīņā izcēlās ar 2 rezultatīvām piespēlēm. Aleksandrs Kerčs tajā sezonā Vācijas 2. līgā, pārstāvot Landsberg klubu, bija 2. produktīvākais spēlētājs ar 96 punktiem, paliekot uzreiz aiz Igora Pavlovā. Vēl pavisam nesen viņš bija piederīgs Edmontonas Oilers sistēmai, un šī starptautiskā pieredze pret Kanādas fizisko spēles stilu bija jūtama katrā viņa kustībā. Tāpat jāuzteic vārdsargs Juris Klodāns, kurš mačā pret Kanādu demonstrēja
demonstrēja labu sniegumu, atvairot 26 no 29 metieniem. Pēc šī emocionālā pacēluma Latvijas nometnē ieradās papildspēki. Tieši naktī no NHL regulārās sezonas steidza palīgā Artūrs Irbe. Viņš bez liekas atpūtas jau nākamajā spēlē pret Zviedriju atvairīja 34 metienus, bet Igors Pavlovs guva svarīgus vārtus, kas Latvijai deva vēl vienu vērtīgu punktu turnīra tabulā. 2 neizšķirti pret hokeja lielvalstīm pēc kārtas, un pasaule sāka rēķināties ar Latviju kā ar nopietnu pretinieku uz ledus. Tieši pēc šīm spēlēm hokeja pasaulē, tostarp Ziemeļamerikā, sāka pa īstam aptvert, kas ir Latvija. Līdz tam Artūru Irbiju, Sergeju Žoltoku un, protams, Sandi Ozoliņu vairāk definēja ar padomju hokeja skolu, nevis neatkarīgu valsti Latviju. Aigars Ciprus, atceroties maču pret Kanādu, uzsver: nenormāls emocionāls pacēlums. Fani bija skaļi, atbalsts bija fantastisks, un tas viss salikās kopā. Spēle vedās, skatītāji deva papildus emocijas, pašadevi atbildības sajūtu. Viņa prāt pie tāda lādiņa nospēlēt neveiksmīgi laikam nemaz nebija iespējams. Turnīra gaitā izlasēji no Ziemeļamerikas pievienojās ne tikai Artūrs Irbe, bet arī Sergejs Žoltoks, kurš tobrīd jau bija paspējis sevi pieteikt NHL Ottavas Senatoru sastāvā. Interesanti, ka pirms došanās uz Somiju žurnālisti veica aptauju starp spēlētājiem par vēlamajām prēmijām. Aleksandrs Kerčs, kurš laukumā bija pazīstams kā pauzes lielmeistars, toreiz atbildēja īsi un kodolīgi: es spēlēju par prestižu, un man nauda nav galvenais. Šie vārdi nebija tikai tukša skaņa. Kerčs turnīru noslēdza ar 8 punktiem, 4 vārti un 4 piespēles, kļūstot par vienu no spožākajiem uzbrukuma līderiem. Lielā mērā tieši veiksmīgais sniegums 97. gada čempionātā kļuva par restarta tramplīnu Kerča turpmākajai karjerai, ļaujot viņam pievienoties Somijas augstākās līgas klubām Tapara. Viņa ieguldījums bija ne tikai sportisks, bet arī tīri finansiāls. Turnīra pēdējā mačā pret Slovākiju tieši Kerčs guva uzvaras vārtus, kas Latvijai ļāva ieņemt augsto 7. vietu. Šis viens precīzais metiens nodrošināja Latvijas Hokeja federācijai ievērojumu peļņu. Ja par 9. vietu pienāktos 175,000 franku, tad izcīnītā 7. pozīcija budžetu papildināja ar 550,000 franku. Neskatoties uz asajiem stūriem attiecībās ar Pēteri Skudru vai Sergeju Žoltoku čempionāta laikā, lielākā daļa spēlētāju, tostarp aizsargs Normunds Sējējs, šo turnīru atceras ar smaidu. Ģērbtuvē valdīja unikāla gaisotne. Daudzi čaļi nebija redzējušies ilgu laiku, tādēļ joki un pozitīvs garastāvoklis sita augstu vilni. Tas bija vienots kulaks, kas devās laukumā sisties par Latviju, un šo kopības sajūtu lielā mērā uzturēja tieši kapteinis. Leonīds Beresņevs vēlāk atzina, ka Znaroks bija izcila personība. Viņš vienmēr ir pratis saliedēt komandu, apvienot to un veidot iekšējo klimatu. Šis kapteiņa raksturs un treneru korpusa darbs deva gaidītos augļus. Lielākā uzvara čempionātā bija par Vāciju ar 8-0. Hokeja gardēžiem sirdī joprojām silda fakts, ka Latvija spēja atņemt punktus abām turnīra finālistēm Kanādai un Zviedrijai. Mūsu izlase uzrādīja visaugstāko uzbrukuma efektivitāti visā čempionātā. No 233 metieniem mērķi sasniedza 37, kas ir fenomenāla 15,88% realizācija. Vārtsargu līnijā Artūrs Irbe tika iekļauts starp top 5 labākajiem turnīra vīriem pēc atvairīto metienu procenta. Savukārt vēsturē pirmais vārtu guvējs elites grupas čempionātos ierakstīts aizsargs Sergejs Čudīnovs, kurš precīzi meta atklāšanas spēlē pret ASV. Starp citu, interesants fakts: saulē, kad Oļegam Znarokam bija jāizvēlas starp futbolu vai hokeju, viņš izvēlējās hokeju par šī sporta dinamiku un ātrumu, bet futbolā viņš pat bija ticis līdz Padomju Savienības jauniešu izlasēji, kurā spēlēja vecumā līdz 14 gadiem.